Atvainojos, mēs Alise. Un šodien es jums parādīšu vēl vienu haulu, jo, cik es sapratu, jums patīk haulu video, un man arī patīk tos filmēt. Un es zinu, ka man jau ir ielikti 2 hauli no Amerikas, bet, manuprāt, ja es to visu saliktu vienā, tad, pirmkārt, es būtu, es domāju, garlaicīgi, jo viņš būtu ļoti, ļoti milzīgs. Un arī man būtu grūti, tādēļ es nolēmu, tā kā katru reizi, kad es kaut ko nopērku, arī uzfilmēt uzreiz to haulu, nevis kaut ko gaidīt. Un tad šis būs mans haulu hashtag 3. Lūdzu, rakstiet komentārus, ja jums patīk šie haulu video, ko es esmu nopirkusi. Un es domāju, ka mēs varētu sākt šo video ar pirmo lietu, ko es nopirku. Pirmais veikals, kurā es iegāju, bija Vans. Es vēlējos nopirkt Vansus, un es tāpēc iegāju Vans veikalā, speciālajā tajā Vansu. Un es tur ieju, un par cik es pazaudēju saules brilles, jā, tās pašas foršās, kas jums visiem patikās. Es viņas pazaudēju, es viņas atstāju vienā veikalā. Un tas bija ļoti bēdīgi, bet, nu, ok. Es tikai tie Vans veikalā, un man ļoti iepatikās šīs te saules brilles. Tās ir parastas saules brilles, vienkārši parasts šādas krāsainas. Man, protams, es jums varu atzīties, ka man tās patika labāk, bet man vajadzēja kādas saules brilles, jo šeit ārā tiešām ir ļoti saulains, un man viņas vajadzēja. Man patīk, ka te ir tā Vans zīmīte. Es nezinu, vai jūs redzat. Es ceru, ka jūs redzat, nu lūk, tur ir tā Vans zīmīte, un man ļoti viņas patīk. Jā. Man liekas, nekas īpašs tur nav, vienkārši saules brilles, un es tās nopirku Vans. Nākamā lieta, ko es nopirku, bija šī te cepure. Šīs 2 lietas man liek justies tik ļoti svēgi, kā nevienam. Nopirku šo cepuri, es pat nezinu kādēļ, jo viņa maksāja ļoti lēti, un īstenībā es tā kepons nevalkāju, bet es viņu nopirku, jo viņa tiešām maksāja ļoti lēti, un Rīgā viņa būtu maksājusi ļoti, 3 reizes dārgāk kā minimums. Un man šī iepatikās, man viņa patīk, man iepatikās šis krāsas, un man bija rāds, ok, es viņu ņēmu. Tas ir to vērts, jo, tur bija ļoti zemu summa šī cepurei. Viņa maksāja ļoti maz. Pirmā no apģērba lietām, ko es nopirku, bija šie te augstie šorti. Tie ir parasti šortiņi, džinsa šorti, jo es jau kādu laiku gribēju tieši džinsa šortus. Un there we are, es viņus atradu. Šos es pirku Abercrombie, un jā, man viņi ļoti iepatikās. Tie ir augstie šorti, un man viņi tiešām ļoti iepatikās. Es esmu ļoti priecīgi, ka es šos nopirku. Viņi izstāsta vēl šādi. Man ļoti patīk, ka te apakšā viņš ir tā kā tāds. Un man patīk arī, ka šeit ir tā kā cauruma, un man ļoti šie patika. Un klāt pie šiem šortiem es nopirku šādu te maiciņu. Nopirku šādu te maiciņu. Viņa ir ar baltu un melnu, kā svītrām, baltām melnām svītrām. Viņa ir tā kā crop tops. Viņa mani nedaudz pārnebāja, bet viņa ir laikam domāt kā crop tops. Bet man viņa ļoti iepatikās, un man liekas, ka viņa izskatītos perfekti klāt pie tiem šortiem. Domāju, ka es parādīšu jums, kā tas izstāsta, kā, jā. Man ļoti patīk arī šī, viņa ļoti staipīga, un es mīlu šo izgriezumu. Man ļoti patīk, kā viņš izstāsta, viņš ir tāds. Un šīs ir pusgarās rokas, man tā liekas. Jā, tā vajadzētu būt pusgarā, jā. Man tā liekas, ka tās ir pusgarās rokas. Man liekas, šis kopā izskatās ļoti perfekti, vajadzētu izskatīties ļoti perfekti. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir vienkārši džinsi. Ok, tas būs grūti to parādīt, bet tie ir parasti džinsi, džinsa bikses, un man viņas ļoti iepatikās. Es nezinu kādēļ. Tas arī ir no Abercrombie. Un man viņas iepatikās, es nezinu, parastas džinsa bikses, un te lejā viņas ir nolocītas. Viņiem gali ir nolocīti, viņi ir apmēram kaut kur bišķīt virs potītes beidzas. Un man ļoti viņa iepatikās. Un man liekas, ka šīs bikses arī ar to melnbalto krēklu izskatītos ļoti perfekti. Tad vēl viens krekliņš, kas man arī ļoti iepatikās un kas man arī šķiet, ka ļoti labi iesklāt gan pie džinsām, gan arī pie šortiņiem, ir šīs
te krekliņš. Viņš ir bez rokām, viņš ir šāds te, līdz šajienai viņš tāds. Un man ļoti viņš iepatikās, jo man ļoti patīk šis te uzraksts un arī meža džīnas, uz kā viņš ir uzrakstīts. Un tā virsū ir rakstīts Keep it safe. Ļoti viņš iepatikās. Viņš ir tā kā parasts krekliņš, bet man tiešām ļoti iepatikās šī te apdruka un viss. Ir šis te krekliņš. Jā, krekliņš būs sapirkusies gada. Šis ir arī parasts krekliņš, man viņš ļoti iepatikās. Un te virsū ir rakstīts Best Love Dressed. Un jā, man viņš ļoti patīk. Un šis te pelēkais beidzas kaut kur šeit, ap nabu. Un tad sāks caurspīdīgas, tā kā rozā caurspīdīgas. Jā, apakša. Un viņš bija diezgan lēts, un tāpēc es arī viņu nopirku, un redziet, viņš ir caurspīdīgs. Un te malās tur tā kā apmaiņa, nu jā. Un man patīk, ka aizmugurē te ir tāds tā kā caurmiņš, ir tāda podziņa. Ko es nopirku šodien, un es zinu, ka šis video nebūs baigi garais, bet man labāk patīk uztaisīt tādus īsākus haulus, nekā sabāzt nenormāli daudz visu iekšā vienā. Un jā, es ceru, ka jums patīk arī citi hauli, un es nezinu, vai man būs vēl. Gan jau, ka man būs vēl, jo es vēl tikai jā. Un es ceru, ka jums patīk, jūs varat uzspiest like un arī subscribe lejā, ja jūs vēlaties redzēt nākamos vlogus vai arī hauli. Un vlogi, neuztraucieties, vlogi man būs vēl, don't worry, man būs vēl, mēs daudz ko darīsim. Un tad atā līdz nākamajai reizei.